Rudens tādā kā pilnbriedā, arī apkūres sezona Latvijā ir rikpilnā sparā. Un šai sakarā tāds mazs moments, kurā varbūt es aicināšu arī padalīties sekotājus ar savu pieredzi, jo arī tāds nesens gadījums pārdošanā ļoti skaists īpašums ar centralizēto individuālo apkuri, bet labos nolūkos iepriekšējie īpašnieki dzīvoklī bija ierīkojuši arī alternatīvo apkuri, diezgan dārgu granulu katlu. Viss skaisti, viss forši, viss darbojās, un tas jau, protams, tāds kā benefits, tāds kā pluss, jo ir tie drēgnie septembri, oktobri un arī drēgnie maiji, pat jūniji, kad mēs nereti pat līgosvētkos vēlamies savā mājoklī palaist kaut ko siltu, un tas kalpo kā pluss reklāmai, bet beigās izrādās, ka tajā momentā, kad potenciālais pircējs īpašumu iegādēji piesaistījis ir finansētāji, kas standarta variantā ir banka, tad ir bankas pēc saviem kritērijiem, kuri šo te alternatīvo apkuri vēlas pārbaudīt un ļoti pareizu motīvu vadīti. Viņi pieprasa dokumentāciju, certificētu skursteņslauķa atzinumu par alternatīvās apkures pareizību, par pareizu uzstādīšanu, par pareizu instalāciju. Un ir bijuši ļoti daudzi gadījumi, gan manā pieredzē, gan arī esmu dzirdējis pausu galam arī citur, kad neskatoties uz to, ka šie alternatīvie kurināmie apkures veidi ir uzstādīti certificētu uzņēmumu pavadībā, tomēr gandrīz puse, es uzsveru, ļoti daudz gadījumu ir tādu, kurā tā ir uzstādīta patvaļīgi, nesaskaņojot ar skursteņslauķiem un nesaskaņā ar normatīvajiem aktiem. Šai gadījumā pastāv ļoti liels risks, ka nekustamā īpašuma darījums var arī nenotikt, ka banka vienkārši var nepiešķirt finansējumu, jo bankai ir jāpārliecinās, ka ar alternatīvo apkuri viss ir kārtībā, ka tā ir funkcionējoša un pareizi uzstādīta. Un savukārt, tieši no ugunsdrošības viedokļa, no kaut kādu nākotnes nelaimes atgadījumu viedokļa ir ļoti svarīgi, lai dokumenti būtu kārtībā. Un pienāk ziņas, ka ļoti daudz īpašumu ar šīm te alternatīvajām apkurēm ir bez sakārtotas dokumentācijas, ka principā un arī izbūve ir tāda, ka tā nav lietojama. Tā ir uguns nedroša, uzstādīta instalācija, kas prasa vai nu pilnīgi pārbūvu vai absolūtu demontāžu. Varbūt padalieties komentāros ar jūsu pieredzi, ar jūsu viedokļiem, kā ir, vai ar jūsu alternatīvajiem apkures veidiem viss ir kārtībā. Un ieteikums arī priekšdienā mūsu sekotājiem un vispār mūsu klientiem, ka pirms nolēmiet kaut ko upgradeot, uzlabot savā dzīvoklī, kas saistās ar alternatīvajiem apkures veidiem, jo īpaši cietā kurināmā izskatā granulu katls, kamīns vai kaut kas tam līdzīgs, silti ieteikums un pat obligāta prasība pa priekšu to saskaņot ar certificētu skursteņslauķi, kurš dos atzinumu un ieteikumus. Cik, ko, kā, kādā attālumā un vai vispār jūsu īpašumā, ko tādu var izbūvēt.